Es gribēju šodien pastāstīt par veselības jautājumiem. Tad, kad mēs pagājuši gadu, man liekas, ka tas bija novembrī, saslimām. Mēs šausmīgi saslimām. Mēs kaut kādu klepu dabūjām. Bet tas nebija trakākais no viss. Trakākais bija, ka mēs pirmo reizi lidojām tagad uz Ameriku pavasarī. Bet tātad viss stāsts sākās ar to, ka mēs novembra beigās dabūjām klepu un nevarēju nekādīgi izārstēties. Man liekas, ka tur arī kāsēja. Jā, mēs visi, man liekas, ka tas bija kaut kāds oktobris, bet mēs vienkārši līdz decembrim diezgan aktīvi tur kāsējām kaut kā tā, man liekas, tas bija. Jā, tas bija oktobra beigas. Es neatceros, vai tur bija atkal, tad bija vai kaut kāda, Covid jau tas vairs diez vai bija, bet kaut kāda bija, vai Covid atkal bija kaut kur uzliesmojis vai kas, bet tā kā to daudz cilvēku diezgan, man liekas, arī slimoja tajā brīdī. Mēs uztaisījām toreiz analīzes, mums bija tā mikoplazma pozitīva. Tad mēs dzērām mikoplazmai antibiotikas. Tā bija pirmā reize, kad es dzēru antibiotikas. Un tad man arī tā kā tiešām palīdzēja, un likās, ka pārgāja, bet es kāsēju tiešām 4 nedēļas no vietas, un man pat bija tā, ka es aizgāju darbā un vienkārši, ziniet, es, starp citu, agrāk nekad nebija cilvēks, ka man klepus būtu. Man vienmēr viss tā kā uz augšu gāja, uz aizdeguni, uz deguna dobumu un blakus dobumiem, bet ar tādu klepu es tā īsti nekad nebiju slimojusi. Un tad mikoplazma mani noķēra, vai nu biju nostrādājusies un imunitāte zema vai kas, bet bija ritīgi traki un kāsējām mēs abi. Un tad izdzērām tās antibiotikas un palika labāk. Līdz tam brīdim, kamēr vai mēs saslimām otrais, vai mēs saslimām tad, kad mēs braucām, kad mēs lidojām. Jo man liekas, ka mēs decembrī saslimām atkal. Nē, principā jau viss jau mums bija labi, līdz mēs lidojām. Man grūti teikt par tevi, bet es jau tad, kad mēs atlidojām, es jau neslimoju uzreiz. Es sāku slimot, iespējams, vai no tevis tad beigās viņu atkal dabūju vai kā. Jo tu saslimīgi grūti teikt, vai tas bija lidojuma laikā, vai tas bija galā, vai tas bija pirms lidojuma. Varbūt, tas var būt dažādi. Droši vien, kur bija es daudz domāju, publiskās vietas. Saķērām kaut ko tieši lidostā, jo pirmajā lidojumā no Latvijas uz Dāniju mēs aizlidojām, un tad mēs ļoti daudz pa Dāniju staigājām ar kājām. Un Dānijā bija riktīgi augsts laiks, mēs daudz augstu gaisu salpojāmies, un saslimu es, un saslima lielais bērniņš. Lielais bērns bija īstenībā pirmais, kas nolikās. Mēs 2 dienas nodzīvojām Dānijā, tad mēs lidojām no Dānijas, no Kopenes lidojām uz Islandi, un Islandē Prūsītim palika ļoti slikti. Viņam riktīgi auss sāpēja, temperatūra bija augsta. Un tā man bija pirmā mācība par to, ka man nebija baigi daudz nekas līdzi no zālēm, ko viņam iedot. Mēs bijām paņēmuši ibumetīnu, vai mums bija arī nurafēns, es pat vairs tā kā neatceros. Man liekas, ka mums bija nurafēns, jā, jo mēs... tur mēs neko nepirkām, jo tur arī nebija kur pirkt, jo tur viss bija ciet, tur mēs bijām tādā nelaikā. Bet teiksim tā, viņš grūti jau teikt, ar ko viņš saslim, jo viņam jau pēc tam tas nebija tā kā, teiksim, tā kā tev vai man. Jā, un tātad mēs Islandē viņam ļoti sāpēja auss, un tur viss jau bija slikti, un aizlidojām nākamajā dienā ar lidmašīnu uz Ameriku. Viņš jutās jau tā kā labāk, un tad es sāku slimot burtiski uzreiz, kā mēs ielidojām. Mēs ielidojām ļoti augstā laikā. Tad tieši Amerikā bija lielā kataklizma ar to, ka pirmo reizi, cik tur 50 vai 100 gados, visur viss ir apsals visās vietās, kur ir karsts. Man liekas, ka tur bija Floridā viss noledojis. Tas bija tieši tā bija tieši tā reize, kad bija tas paradoks, kad Aļaskā bija zaļa zāle un puķis, un Floridā bija sniegs pludmalē. Jā. Pašā Miami, tur pašā galā, jo tur bija kaut kā dīvainais, bija laiks, jā, tāds. Es atceros, ka mēs viesnīcā ieslēdzām televizoru un tur rādīja, ka tur viss ir aplidojis un
visur sniegs un, principā, nekas nestrādā un vienkārši ir katastrofa cilvēkiem. Un tad mēs tur tādi laimīgi, nelaimīgi neko nespējām izbaudīt. Mocījāmies un braucām katru dienu uz veikalu pirkt dažādus medikamentus, ko mēs vienkārši izmēģinājām. Un paracetamols te pilnīgi citādāks. Man tā kā parasti tāds paracetamols man ļoti labi mājās iedarbojās. Te es viņu dzēru, jēgas nekādas. Es pa 2 nedēļām vienkārši izkaltu kā mūmija. Es tesu. Man no sākuma likās, ka es izklapošu plaušas ārā. Tad vienā naktī, kad es kārtīgi klepoju, es tiešām kaut kādu tādu audu gabalu arī no sevis izklapoju, un tad es normāli samīzos, un tas kleps bija baigi trakais. Un, mēs arī tur braucām, protams, te uz to urgent care, kas ir kaut kas starp ģimenes ārstu un slimnīcu. Tur tā kā tādas neakūtas, ne tik akūtas lietas kā lausta roka vai lausta kāja tur neārstē, bet kur tāda lietiņa apskatījās. Un es biju pirmā, kas braucu uz turieni, tur man izrakstīja antibiotikus, un tad Gustavs arī pēc tam, kad viņš slimoja un ka viņš slikti jutās, arī devās un saņēma antibiotikas. Bet man šķiet, ka pa vidam mēs Latvijā vēl vienreiz dzēru antibiotikas, ka tā bija tā kā jau tev bija 3. reize kaut priekš kas manis. cits. Tev tās vienas antibiotikas kaut kam citam toreiz rakstīja, es neatceros priekš kā. Jā, galvai. Nē, Man bija tie deguna dobumi pilni. Jā, jo es atceros, kad pēdējo reizi pēc tam, kad mēs braucām uz Rīgu, tur pie tā ārsta, tad tā kā tur tev arī piedāvāja viņas dzert atkal, bet tā kā... Tad jau es biju 4 reizes dzērus jā. antibiotikas. Jā, katrā ziņā mana imunitāte bija jau super novārdzināta. Tā bija 3. reize, kad es dzēru antibiotikas. Es 2 reizes doksiciklīnu dzēru. Un pirms tam es vēl kaut ko citu dzēru, amoksicilīnu, no kura es secināju, ka man ir alerģiska reakcija, kas arī nebija nekas kruts un jautrs. Es esmu alerģisks cilvēks, un tie klienti, kas pie manis nāk bieži tetovēties, no manis ir dzirdējuši visādus inčīgos stāstiņus par alerģiskām reakcijām. Manas alerģiskās reakcijas ir bijušas tādas, ka es esmu jau ļoti ilgu laiku atpakaļ, bet Vācijā biju uz mēnesi aizbraukusi tur tetovēt un strādāt, biju konvencijā, un pēc tam mēs tur dzīvojām, un es tur tetovēju vietējā studijā pie Valda. Man sākās alerģiska reakcija, un pēc 3 nedēļām es jau biju tādā, ka man tiešām slimnīcu vajadzēja. Un, kā mans vīrs man teica, kāpēc to apēdlīnu, jo man bija uzpampusi, man bija sejas apampusi, un visa tā piere bija pilna ar šķīdrumu, un viss ķermenis bija piepampis, man bija tāda zosāda, un viss šausmīgi niezēja, un limfmezgli, burtiski viss te kakls, paduses, cirkšņi. Es katru limfmezglu varēju sataustīt, un bija ļoti nepatīkami tā sajūta, tā kā sāpīgi, tev tā limfātiskā sistēma ir apstājusies, vai tā kā krietni lēnāk darbojās, un man bija sāpīgi, ka tur tā kā tie šķidrumi cauri tek, un tā bija īstenībā vistrakākā reize, kāda man bija bijusi, tāda alerģiska reakcija. Tad es Vācijā braucu uz slimnīcu, un tur man sistēmas izlaida ar antihistamīniem. Un pēc tam Latvijā turpināja ārstēties, bet no tās reizes tas bija arī maksimāli biedējoši. Man riktīgi mati krita ārā, un es pusgadu nesvīdu. Es nezinu, vai kādam kādreiz tā ir bijis, vai kāds var stādīties priekšā, ko tas nozīmē, bet tad jā, es vispār nesvīdu. Es atceros, ka toreiz mēs precējāmies, jo man likās, ka es tūlīt nolikšu karotu, un es domāju, es gribu fiks apprecēties. Es aizgāju pie friziera, man frizieri tur nokrāsoja matus, sataisīja frizūru. Man tā frizūra 2 nedēļas turējās, man vispār no manis nekāds sekrēts nenāca ārā, man netaukojās mati, es varēju staigāt tāda pati smuka vēl ilgu laiku. Es nejūtu, vai ir karsts, vai ir augsts, un tad man āda riktīgi nāca nost, katrā ziņā. Es esmu alerģiska, un man viss kaut kas notiek.
Tātad te mēs vienkārši nenormāli ar to klepu izslimojāmies. Un tas klepus tā arī nepārgāja. Aizbraucām atpakaļ uz Latviju, un viņš turpinājās. Mēs aizbraucām pie viena ārsta, pie otra ārsta, pie ģimenes ārsta. Visādus testus taisījām, rentgeni. Man ir bijuši vairāk kā 30 reizes kopš pagājušā gada. Pirmās reizes, kad mēs slimojām, tad kopš pagājušā gada oktobra. Un, man tiešām ir sajūta, ka es drīz jau sākšu staigāt zaļā krāsā un spīdēšu. Un Latvijā visi tie pēdējie mēneši jau bija tāda mocīšanās. Es visu laiku sūdzējos Gustavam par to. Pirmkārt jau arī par pašsajūtu. Un viņam arī ir hroniskas problēmas. Varbūt tu vari tā kā ieskicēt, ar ko tu esi mocījies. Man pamatā tā vaina vienmēr ir deguna dobumos visur, un man vienkārši ir tā starpsiena ir šķība nedaudz, un līdz ar to tad man ir parasti hroniski mazliet iekaisis deguns, un tad man ir grūti paelpot, ir sevišķi caur vienu nāsi, un tad visu laiku tā kā mēdz būt tūska tur aizdegunē, un tad gribās šņaukāties visu laiku, un tad šņaukājoties sanāk vēl vairāk, tur tā tūska uzmetās, un kaut kā tā parasti man viss arī mandels parasti ļoti bieži iekaist. Jā, mēs tagad tādas nelaimes čupiņas, vai ne, ar savām alerģijām, un tad man bija tāds prikols. Tad, kad es lidoju ar lidmašīnu, īpaši, ja es lidoju ar mazo lidmašīnu, un kad ir nolaišanās, man vienkārši nenormāli sāpēja galva. Vienkārši nenormāli sāpēja galva, tev arī tā ir bijis. Man šajā, pēdējo reizi, kad mēs lidojām uz Latviju, tad man tā bija, tas bija, tātad februāris, pēc tās slimošanas man tas bija. Bet, kā arī pēc tam aizējot pie ārsta, mēs konstatējām, ka man tur bija tas šķidrums ausīs sakrājies, un diezgan, nekas durt nevajadzēja, pietika ar es pat nezinu, kas tas par, tās sinuprets zāles, kas bija. Sinuprets un tev vēl bija man bija tas, man bija tā kaut kāda, bet tā nebija, tas bija kaut kāds hormonāls, steroīdi, kaut kāds līdzeklis laikam, vai kaut kas viņš tur bija, tā kā, tāds. Jā, lai tā kā atpampst auss. Viņš šķidrina to sekrētu tur, un tā kā ar antihistamīnu iedarbību, laikam, mēģina to kanālu bišķi paplašināt, un, tā kā, jā. Bet tā kā tās viss iztīrījās, bet, tas man pirmo reizi tā bija, jo man nav, protams, aizkrīt regulāri lidojumā, bet, sāpēt man nekad nav tā īpaši sāpējis tas bija, bet šoreiz lidojot atpakaļ tiešām bija tā, ka, turi galvu un mēģini. Vienu reizi man tā bija bijis kaut kad pirms tam, ka man bija ritīgi deguns ciet, toreiz sāpēja, bet tas ir loģiski, jo viņš sadzena visu tur iekšā tajās ausīs, un tad tā kā. Jā, man bija tādas sūdzības, un Gustavam ar degunu dobumu ir tādas regulāras problēmas, un man tā kā bieži iekaisa aizdeguni, bet es neteikšu, ka es ar to būtu baigi mocījusies. Un aizbraucām pie superkrūtā Lora. Paldies manai klientei Sarmai, kas ieteica Peksi. Viņam ir savu klīniku, saucās Headline. Nenormāli krūts ārsts. Vienkārši nenormāli krūts. Un man nācās taisīt CT, CAT scan, kas ir datortomogrāfija. Magnētiskā rezonanse. Un tad tā kā magnētiskajā rezonansē izrādās, ka man visi tie dobumi ir pilni. To arī pēc tam 3D rengenā zobārsts man atzīmēja, ka man ir pilni tie dobumi. Un šobrīd es tā kā nezinu, kāpēc tas tā ir. Un lietoju degunpilienus, ko viņš ieteica, kurus principā mēs un lielais bērns tagad regulāri lieto. Lielais bērns nelieto regulāri, mēs lietojam regulāri. Viņam būtu jālieto. Bet degunpilieni ļoti, ļoti labi. Gustava dzīves kvalitāte kopš ārsta apmeklējuma un degunpilienu lietošanas sākuma ir krietni uzlabojusies. Jā, man arī liekas, ka tā kā ne tikai tas, kad ir tā ikdienā tā elpošana vieglāk, bet arī tās slimošanas mazāk ir.
Jo, vai var jau būt, ka tas Viņš ir. teica, ka tā būs. Var jau būt, protams, ka tas ir arī tāpēc, ka tur, pieņemsim, nav tā tūska un nav tur pavājināts organisms un tā tālāk, bet, iespējams arī, ka vienkārši, pats tas piliens ar to kaut kādu efektu tur, viņš tā tad varbūt, palīdz tajā sākuma posmā, ja kaut kur kaut kāda infekcija grib veidoties, jo, pārsteidzošā kārtā tiešām es neesmu tagad ne man tur rīkli riekaisus, kas diezgan bieži ir bijis, ja, ne tur tas, labi, struts vai kaut kas tāds man nekad nav īsti galvā, man ir vienmēr bijis neliels iekaisums aizdegunē, bet man nekad nav bijis kaut kādas nopietnas problēmas. Ja, bet, teiksim, man tas nelielais iekaisums šobrīd arī īpaši nav ne saaugstēšanās, man regulāri bija iepriekš. Man tā kā es teiktu, ka reizes 5, 6 gadā noteikti nolikos ar tādu nelielu, varbūt saaugstēšanos klasisko, bez kaut kādām briesmīgām sekām, bet, regulāri tas bija tāda ikdienišķa parādība, ikgadiska parādība. Vairāk sezonāli, katru sezonu bija jāatzīmē vismaz ar kādu vienu saslimšanu, ja ne vairāk. Tā skaitā vasarās arī, siltajā gadu laikā gadījās. Jā, tad mēs, dzīvojot cimdeniekos, izlēmām iegādāties elektroskūterus, sākām braukt ar elektroskūteriem no Liepājas mājās, lai degvielu taupītu, degviela dārga un tā tālāk. Neatceros arī, vai mums tā kā mašīnām kaut kas tur negāja vai kā, bet, vizinājāmies. Un tad es pirmo reizi mūžā uzzināju, ka man ir arī alerģijas no kokiem. Un es atceros, ka ir pavasaris, un es braucu ar to elektroskūteri, baigi laimīgā, baigi priecīgā, un es sapratu to, ka es pirmo reizi esmu saskārusies ar kaut kādu alergēnu, kurš tātad manam organismam ir alerģisks. Johaidī, ja es neatceros, vai es dalījos ar tevi šajās sajūtās vai ne, bet man tiešām gribējās vienkārši visu izskrāpēt. Acis izskrāpēt, degundobumu izskrāpēt. Paldies Dievam, ka tā ir tikai nedēļa. Es ļoti jūtu cilvēkiem līdz, kuriem ir siendrudzes un kaut kas tāds. Man vienkārši, man žēl ir sevi un viņus. Bija baigi traki. Bonusā visām tām alerģijām, un, tā kā man iepriekšējā reize, kad man sākās kaut kāda super trakā alerģija, bija kaut kad pagājušajā gadu pavasarī, 24. gada kaut kāds aprīlis varētu būt. Jā, tad es arī tur nedēļu toču mājās nogulēju. Pilnīga letarģija. Es tik ārkārtīgi slikti jūtos. Viss sākās ar to, ka es jūtu, ka man kājas sāk tirpt, tad man sāka tirpt, tā kā visu uz augšu no kājām tur gurni un rokas, un tad man sāka piepampt visas locītavas, un es pati sāku piepampt, un tā sajūta ir tāda, ka tu vari tikai gulēt gultā, un tu neko citu nevar izdarīt. Tev visu laiku ir miegs, organisms grib gulēt, un tiešām ir šī te letarģija, un tad es arī, devos pie ģimenes ārsta, teicu, ka man ir tā kā ir, tur sataisījām visas analīzes, protams, man visi tie alerģija rādītāji augšā ir miljonos, tik traknē tūkstošos. Un, protams, braucu uz sistēmām un špricēju tās brīnišķīgās šprices, kas palīdz vienkārši organismam tikt ar to visu galā. Tā, tiem, kas netic alerģiskām reakcijām. Man šodien no kaut kā ir alerģiska reakcija. Man jau pašai sāk vienkārši ņirgraut par šito visu, bet vienkārši paskatieties. Manām kājām, kādā krāsā man ir vēders, kādā krāsā ir viss pārējais un kādā krāsā ir mans kājas. Like, what is that? What is that? Es ienācu iekšā. Es braucu ar mašīnu, man jau sāka mašīnā riktīgi niezēt. Un, kas pa... Kāpēc tā jābūt? Kāpēc nevar vienkārši nebūt alerģija no kaut kā? Un kas? Bikses es esmu nesājis vairākas dienas, nekādu jaunu kosmētiku es lietojusi neesmu, un es esmu vienkārši sarkana kā vēzis. Kas tas par sviestu? Man sāk apnīkt. Man besīja tās alerģijas. Es sēdēju mašīnā. Es jūtu, ka man seja paliek sarkana, un es redzu, ka man tā kā apkārt ir tie baltie loki, kas nozīmē, ka tā ir alerģiska reakcija. Un fucking visas kājas vienkārši rēd, lobster rēd. Man zaibal. Bet pēdējā lieta, ar ko es cīnījos, es biju bijusi pie 3 zobārstiem. Es gāju ar tādām sūdzībām, ka man kaut kas tā kā vienā vietā, tā kā liekas, ka es konfektēju uzkostu, ja, nezinu, tur karstu zupu ēdu,
ir kaut kāda sajūta, tā kā būtu zops bojāts. Biju pie viena, saka, ka viss kārtībā. Aizgāju uz veitas klīniku pie vienkārši drausmīgs dakteris Gundags. Nevienam neiesaku pie viņas iet, viņa vienkārši pretīgi izturējās. Un viņa man 20 minūtēs vienkārši ielika jaunu plombi. Tiešām vienkārši pazemojoši izturējās, drausmīga attieksme. Un es samaksāju par tām 20, es nepārspīlēju, es tur biju 20 minūtes. Viņa paņēma no manis 160 eiro, kas priekš tām 20 minūtēm bija zvērīgi liela summa. Par to, ka es esmu paņēmusi līdzi savu rengenu, ko es biju tikko taisījusi, jo es gāju pie perodontologa. Par to viņa pasmējās un to rengenu man atmeta atpakaļ un vienkārši taisīja jaunu. Tā kā vienkārši kārtīgi noslauca naudu no manis. Pēc tam kad mēs atlidojām uz Ameriku, man nenormāli tā galva sāpēja, un pēc tam man sāka arī zobi sāpēt, vienkārši visa šitā puse, un es te skaloju ar tiem mutes skalojamajiem līdzekļiem, un es jau tā biju izkaltusi jau no tās gripas, vai no tā, ar ko mēs te slimojām, noklapojusies, un vēl tie zobi sāp. Un tad, paldies Z-klīnikai, es biju Liepājā uz Z-klīniku aizgājusi, tā mums pēdējā laikā bija tā mūsu favorīta zobārstniecība. Žēl, ka tur dakteri gan dikti bieži mainījās. Gustavam bija ļoti laba zobārste, daktere Ķeizere, bet jā, viņa arī tur vairs nestrādā. Un tur no Rīgas brauc viena daktere, kur uztaisīja man rengenu. Surprise. Viņi ieraudzīja to, ka man ir strutes, un izrādījās, ka man tās strutes ir iekšā kaulā, un viņas ir ļoti daudz, un tas ir tas iemesls, kāpēc man lidojot tik nenormāli sāpēja tā galva. Un es esmu vienkārši pateicīga tam, ka tā daktere to ieraudzīja, atrada, visu izdarīja, pastājām visu izdarīt daudz reizes gāju pirms lielā lidojuma uz šejieni. Tas bija ļoti, es esmu viņai vienkārši nenormāli pateicīga par to, ka viņa iedziļinājās. Viņa bija 4. ārsts, pie kura es gāju, kurš apskatījās, kurš taisīja tos rengenus, un viņi ieraudzīja to, ka tur ir šīs strutas. Strutas bija izēdušas zobam nervu no iekšpuses. Tāpēc es tā kā uz parastajām pārbaudēm, ka viņi tā kā pabungā vai pieliek augstu, es neko nejūtu, jo tas nervs jau bija beigts. Bet paldies Dievam, viņi man to problēmu atrisināja, jo es gadiem lidoju ar tām drausmīgajām sāpēm. Tas arī vienkārši tāds liels bonus. Un arī tagad es vēl ik pa brīdim mazliet kaut ko jūtu, ka tur kaut kas tā kā notiek, bet es sevi nomierinu ar ChatGPT un ar ārstu teikto, ka vēl kādu laiku tās strutas tur savilksies. Es tikai gribēju pieminēt, ka atceries jau, kad arī pie doktora Pekša, ka mēs braucām, viņš jau arī tā kā, viņš tomēr ir lors, ne jau zobārsts, bet viņš tā kā teica, ka viņam ir aizdomas, ka tur varētu būt kaut kas saistīts ar zobiem, jo, kad no tiem dobumiem, ka tas viss tā kā ir. Jā, tātad tajā CTE uzņēmumā, ko viņš man lika uztaisīt, ko es ļoti čakli izdarīju, izrādījās, ka man šeit ir tā kā viss tā vieta, kas savienojās, kur ir zobu saknītes un deguna dobums. Man visu laiku ir hronisks iekaisums, ko es nekad mūžā nebūtu uzzinājusi, ja es nebūtu aizbraukusi pie viņa. Un, tā kā izteikuši šīs te savas sajūtas par to, kā man sāp galva, jo, tā kā, kam citam prasīt, ja ne loram, vai ne? Un viņš teica, ka man tātad ir tas hroniskais iekaisums, kur dēļ es sāku lietot uz degunpilienus, lai mazinātos. Kāpēc es smējies? Es tikai atceros, ka pēdējo reizi, kad mēs pie viņa bijām, es tur noģību gandrīz vai. Es to biju aizmirsus. Jā, es to arī biju aizmirsus. Mēs bijām vienkārši noguruši. Jā. Tas likt juties. Tas arī viss. Es biju nogurusi, es tā kā... Nē, tās droši vien bija tās manas iekšējās slēptās bailes, kad es domāju, ka varbūt būs jādur tajā ausī un jāsauc ārā tas šķidrums, jo man likās, ka nepalīdz. Es gāju pagulēt uz kušetītes un neatceros pāelpot kaut kādu, elpot man es neatceros devu vai nedevu, bet tā kā... Kājas pacēl gaisā. Ūdenī tev iedeva padzerties.
Nu, jā, un tad es lietoju tos degunpilienus, un beigās, nu, gan pateicoties doktorim, gan arī tāpēc, ka man bija kaut kādas sajūtas, un arī Amerikā zobārsts man taisīja rengenus un teica, ka man tur nav nekas, un viss ir kārtībā, un es fantazēju un izdomāju, un man vienkārši jūtīgi zobi. Fakts kā tāds, ejiet pie ārstiem, ejiet pie labiem ārstiem. Ne visi ārsti ir labi ārsti. Nu, es gan gribētu arī teikt, droši vien vienkārši ejiet pie dažādiem ārstiem, jo nevienmēr tas viens ārsts, viņš jau varbūt nav by default slikts. Vienkārši viņš kaut ko citu skatās, otrs kaut ko citu skatās, un lūk, trešais kaut ko citu atkal skatās. Jā, un varbūt, teiksim, tu jau nekad nezini. Tas tā kā ar kaut kādu automehāniķu, vai viņam ir gadījies saskarties ar, teiksim, tādu problēmu, gan nē. Es ļoti labi atceros, kā mūsu automehāniķis Rainers, kad mums vispārējie teica, ka ir jāmet ārā mūsu Chryslers 95. gada. Un beigās izrādījās, ka var novirpot skrūvu pa 6 latiem un mašīna brauc vēl ilgi un laimīgi. Tā kā, jo viņam bija gadījies kādreiz līdzīgs stāsts. Jā, labi to zināt. Čau, Rainer. Es ceru, ka tur ir mūsu skaties. Sen neesam tevi satikuši. Jā, tad paralēli tam, ka mēs gājām pie Lora un risinājām visas tās savas Lora problēmas, mēs turpinājām kāsēt. Mēs mēnešiem klepojām. Un man liekas, ka tev tas klepus pārgāja mazliet, tā kā, ka tev viņš Latvijā pārgāja. Man viņš pārgāja, kā teikt, bija tas, kā jau parasti ir, šis laikam nav gluži Mērfija likums, bet tā kā, tad, kad mēs aizgājām pie ģimenes ārstes, man liekas, tajā dienā es stāstīju, ka jā, man tagad tā kā nomierinājies ir, jā. Pirms tam man visu laiku bija ļoti, ļoti aktīvi, un tad pēc tam man viņš arī pārgāja, jā, bet, kā tu atceries, man toreiz Amerikā ne tikai antibiotikas izrakstīja, bet man iedeva arī tur to pūšamo tādu, kas tev viņi arī pēc tam Latvijā rakstīja, tev Ventolīns vai kaut kas tāds bija. Man tas bija kaut kāds cits bišķiņ, bet tā doma viņam bija, tā funkcija viņam bija tāda pati. Es vēl skatījos pēc tam, kad pēc Amerikā, pēc Google sanāk, ka tas, ko man izrakstīja cilvēkiem, tas, ko Līnai izrakstīja, bija kaķiem un suņiem laikam, bet Latvijā viņi lieto cilvēkiem, tā kā viss kārtībā. Bet, jā, tas man viņš liekas, ka man viņš palīdzēja, jo es viņu toreiz pūtu elpoju iekšā, viņš laikam, ja pareizi atceros, viņam tā vienīgā funkcija bija, ka viņš paplašināja tos tā kā bronhus vai kaut kādus tur tos elpvadus. Un, jā, līdz ar to tas palīdzēja tā kā iztecēt ārā varbūt tiem šķidrumiem izklepoties. Tiesgan pēc tam es atceros, ka citi ārsti atkal teica, ka baigi ilgi viņu lietot nevar, jo vienkārši, ko tu tur izklepos, tu vienkārši paplašini tos vadus un tad tu turpini klepot. To teica mūsu ģimenes ārsti. Nē, to vēl kaut kas arī teica, es neatceros, aptiekāri teica toreiz, jā. Jā, un Gustavam palika tā kā graduāli mazliet labāk, bet viņam arī visu laiku tas klepus vēl iekšā sēdēja un bija es tesu un tesu un tesu un tesu. Principā ar kaut kādu pāris nedēļu pauzīti, kā es no oktobra beigām sāku klepot, tā es klepoju janvāru, februāru, martu, aprīlu, maiju, jūniju, jūliju, augustu. Un tas ir krietni ilgāk, tā kā, krietni ilgāk par pusgadu. Es biju pie dažādiem plaušu ārstiem kopumā, es tātad pusgada laikā, 8 mēnešu laikā biju 5 reizes lietojis antibiotikas. Man visas pēdējās reizes, sākot ar 3. reizi, tās antibiotikas vispār nepalīdzēja. Pilnīgi nekāda starpība, vai es viņas dzeru vai nedzeru. Ne man tas inhalators palīdzēja, vienkārši nekas. Un tā kā mazliet bija kaut kāda uzlabojuma kaut kādās reizēs, bet kopumā es biju vienkārši nožēlojama. Mēs tā kā pēdējā dzīvoklī pārvācāmies, jā, un sākās jau atkal tas rudenīgais laiks, tās augusta beigas nāca, un man sākās arvien trakāks tas klepus, un es vēl vienreiz nolēmu aiziet pie plaušu ārsta. Mēs Liepājā bijām uz to tuberkulozes daļu. Tur mēs bijām vairākas reizes pie plaušu ārstiem, jā, tur arī vienkārši antibiotikas izrakstīja, un atkal rengens, un rengenā īpaši neko redzēt nevar, un man arī visu laiku krāca iekšas, drausmīgi trokšņi bija elpojot. Es visu laiku sēcu, un es jūtu, ka man viss iekšā vienkārši drausmīgās skaņās ir. Un,
Es jau sāku justies tāda krietni izmisus un kārtējo reizi dzīvē, gan tad, kad man ir tās trakās alerģiskās reakcijas bijušas, gan arī šoreiz es domāju, tā kā, sūdi vagā, hronisks iekaisums plaušās, cik ilgi es šitā dzīvošu, vienkārši visu laiku klepošu, jā, hronisks iekaisums nozīmē to, ka tu, dzīvo, līdz tev tur rodās kaut kādas izmaiņas, un tad tu tā kā viss slikti.lv. Jā, Bet izlasījies diezgan daudz un dažādas informācijas par to, kā tur bija pārsvarā veciem cilvēkiem. Mēdz būt tur tas, tagad es neatceros, kā viņš saucās, bet, ka tur ir vienkārši izmainījušies tās plaušu bronhi, tur tā, ka viņi tur permanenti paplašinājušies vai sašaurinājušies un, ka tādi neārstējami jau kaiti, tā teikt, ja, ar kuru var dzīvot, kas nav tā kā nāvējoši kaiti, bet vienkārši, tā kā palielinot saslimšanas iespējas ar plaušu slimībām un tā tālāk un tā. Tad es vēl pēdējo reizi biju pirms prombraukšanas pieteikusies uz spirogrāfiju Liepājas slimnīcā, un tur pie plaušu doktors bija aizgājusi, arī pilnīgs bezcers. Viņa raksta, ka tā kā vajadzētu aiziet pie gastroenterologas. Un es saku, ka es esmu bijusi pie gastroenterologa. Vienkārši tas riņķa dancis, jā, un īsti tā kā vai cilvēkiem nav bijusi pieredze ne ar ko tādu, vai varbūt arī tur baigi neko nevar palīdzēt šajā situācijā. Bet, kā es teicu, visas tās galvas sāpes un klepošanas, un tad izrādās, ka man te vēl tas hroniskais iekaisums, vēl tas zobs ar tām strutām, es biju vienkārši nožēlojama. Es jutos tā, ka man imunitāte vienkārši nav, un es vairs nesapratu, ko ar sevi iesākt. Līdz brīdim, kamēr mēs atlidojām uz Ameriku. Un man vienkārši te viss ir pārgājis. Vienkārši dievpirksts. Es nezinu, kā citādāk to nodēvēt. Vai nu šeit ir tā kā labs klimats, piemērots visādām cilvēkiem ar problemātisku imunitāti vai kas, bet man vienkārši viss ir pārgājis. Tas klepus tā kā vēl bišķiņ bija kaut kādas dažas nedēļas, bet es esmu vienkārši tik nenormāli priecīga, kopš mēs dzīvojam šajā mājā. Vienkārši viss, man arī alerģijas nav. Un varbūt tu vari ieskicēt mazliet arī to, kā mūsu bērniem ir ar alerģijām, jo Latvijā mēs ar to diezgan cīnījāmies. Tev liekas, ka mēs necīnījāmies. Nē. Viņi visu laiku staigāja. Nē, protams. Pleķeni un tā tālāk. Man grūti tā kā teikt, bišķiņ jau te viņiem ir tas dermatīts un tā, bišķiņ ir mēdz izsisties ik pa brīdim, ja, bet, vienlaikus atkal droši vien, ka tur atkal varbūt savu spēlē tas savukārt nepārāk labais ēdiens, ja, kas, brīžiem tā kā, ir tāds, kāds ir. Bet jā, kopumā man liekas, ka arī, tieši tā, ka viņiem ir arī šeit diezgan labi. Stipri uzlabojies. Ja neskait uzsistās acis un tādas lietas, kur laikam vestibulārais aparāts visiem sācis sliktāk strādāt. Es ievēroju to, ka viņiem atopiskais dermatīts tagad izmetās pēc tam, kad Halloween saldumi tika noēsti. Bet Latvijā viņiem atopiskais bija visu laiku bija viss izsities vaigi, rokas, kājas, pleci, pakaļas. Drausmīgi bija. Prusītim jau arī visas tās pumpas. Mums dēlam bija, tā kā diezgan tāda, es teiktu, tāda vidēji stipra alerģiska reakcija uz kaut ko viņš ēda. Es ļoti cīnījos kā mamma par tām diētām, bet tas bija vienkārši cīņa ar veidzirnavām, mēģināt Latvijas šitai te sistēmai iestāstīt, ka bērns nevar kaut ko ēst. Nevienam tas neinteresē. Ja? Mēs tagad nometnē vasarā piedalījāmies. Nometnē vienkārši viņam turpināja dot visu to pašu, ko deva. Nesaki mammai, tas būs mūsu mazais noslēpums. Ja bērnu dārzā arī varbūt viņi ievēroja tieši tās kaut kādas konkrētās lietas, kuras es viņiem tā kā ārsts bija zīmē uzrakstījis, un ko es lūdzu, tā kā nedod, bet tajā pašā laikā bērnu dārzā cukurs ir cik. Mēs tās ēdienkartes esam redzējuši, un mēs to ļoti labi zinām. Man tā ir problēma, kur jau ir pacēluši vairāki cilvēki, tā kā publiski un par to runājuši dažādos raidījumos,
ka viņi neskaita iekšā ēdienkartē tos cukurus, kas jau ir ēdienos. Bet viņi, lai dabūtu to kaloriju skaitu, vienkārši, piemēram, tējai vēl gāž klāt cukuru un sanāk, viņi vienkārši visu dienu nenormāli daudz cukuru arī bērnu dārzā. Un kopš mēs vairs neesam Latvijas skolu bērnu dārza izglītības sistēmā, viņiem ir nenormāli daudz labāk ar veselību. Prūsiem vienkārši visu laiku kājas, viss bija tādā, vienkārši pumpās, nokasīts. Viņam viss ir gluds, viss ir pārgājis. Jā, šobrīd viņi ēd to, ko tu pagatavo, pārsvarā tās ir zupas un teiksim, gaļiņa, ļoti garšīga gaļiņa. Pielīdējis! Šoreiz tas bija vairāk par to, ka šeit ir garšīga gaļiņa kopumā. Bet, protams, tev arī ļoti labi sanāk, nešaubīgi. Bet, droši vien, ka ja mēs brauktu uz maķīti katru dienu ēst, gan jau, ka tās problēmas saglabātos. Bet, kas liecina par to, ka būtībā skola un bērndārza ēdiens ir vienā līmenī ar maķīti. Ja, Bet arī es pat domāju, ka ne jau tas ēdiens viss kā tāds, ja, bet tieši tas, ka tie biezpieni sieriņi un tēja ar cukuru, pieņemsim, priekš kam tai tējai vajag to cukuru, es nezinu. Mājās neviens no viņiem neprasa tējai cukuru klāt. Viņi dzer priecīgi zāļu tēju vai vienalga piparmētru tēju, kaut kādu tēju viņi dzer bez cukuru. Viņi neizrāda vēlēšanos dzert to cukuru. Šeit ir ļoti forši, pieņemsim, limonāžu vietā mēs pērkam gāzētos ūdeņus ar garšām. Bet tādus, kas ir, tā garša ir garšīga garša, tā dabiska garša un pilnīgi bez cukuru. Un tos viņi trekterē vien pēc otru. Un tā kā, pozitīvi, teiksim, ir tāda alternatīva, ko arī pašiem dzert un bērniem. Jā, mēs Latvijā dzērām boržomi. Boržomi bija arī ar zemenēm, ar granātāboliem. Mums tas bija tāds top dzēriens. Bet viņš bija ļoti dārgs. Viņš bija dārgs un viņi arī vairs neražo. Tagad šī boržomi vietā ienāca tāds dzēriens, kas ir kaut kas tā kā pa vidu starp San Pellegrino, kur ir cukurs klāt diezgan daudz. Tā kā, nav tur, diemžēl, tie varianti. Jā, bet ko es vēl varu šajā epizodē izstāstīt, atsevišķu epizodu tam netaisīsim, mēs Latvijā uztaisījām ēdienu nepanesamības testus, tā kā man bija skaidrs tas, ka ir kaut kādas nepanesamības kopš man pašai arī ir atopiskais dermatīts, bet to vienkārši visu laiku mēs norakstījām kopā ar ārstiem, norakstījām uz to, ka esmu alerģiska un tātad ir kaut kāds alergēns, kurš kairina manu organismu un kura dēļ man šīs te, atopiskie izsitumi rodās. Man bija gan te uz kakliņa metās, uz plakstiņiem, tur uz vaigiem metās un visādās citās vietās, atkarībā no tā, kāds tur ir stresa līmenis un tā tālāk. Kaut kad bija, kaut kad nebija. Bija laiki, kad es ļoti, ļoti ar to mocījos senāk. Un tas atopiskais man sākās kādā pusauģu vecumā apmēram. Tad tagad es zinu, no kā man tas ir. Man ir tā nepanesamība. Un šeit ļoti, ļoti liels paldies manai manikīrai Zaigai un viņas mammai. Zaiga man izstāstīja par to, ka ir šis te tests, ko var uztaisīt. Testu veids centrālā laboratorija. Tests saucās FOX. FOX, vienkārši ēdienu nepanesamību tests. Jā, viņš bija dārgs. Kopā ar paraugu ņemšanu bija kaut kas starp 205–215 eiro. Pats tests ir kaut kādi 200 eiro. Un tad man ir fails uz diezgan daudzām lapām, kur ir aprakstīts, no kā man šīs te nepanesamības ir. Tad, kad man bēbīši bija pavisam mazi, prūsītim sāpēja vēderiņš, bija grūti gulēt pa naktīm. Viņam arī sāka mēsties šis te dermatīts. Ja prūsēm vēl tā kā, vairāk vai mazāk vienkārši sāpēja vēders un bišķi kaut kādi pleķīši, vaidziņi bija izsitušies, kā jau bēbīšiem tas bieži ir. Tad Reivenai viss izsitās. Viņai sitās dupsis, ķermenītis, svaigi bija šausmīgi, un viņai bija ļoti dramatiski. Tieši tas, ka viņai te uz rociņām, uz pleciņiem sitās tas dermatīts, un viņai viņš bija tādā līmenī un tādā stāvoklī, ka viņai plaisāja āda,
nāca ārā limfa, jā, vai tā kā, varbūt kāds to sauc prasiņošana, bet tur nāca vienkārši ķermeņa šķidrums ārā, jo tā āda nespēja atjaunoties tajā vietā. Viņai drēbītes lipa klāt pie tā dermatīta, vienkārši drausmīgi bija. Viņa ļoti mocījās un skrāpēja sevi un bija, riktīgi nepatīkami. Un tad es sapratu to, ka man ir ļoti, jāčeko, ko es ēdu. Es testēju, ko es varu un ko es nevaru ēst, un standartā arī tur skatījos internetā, meklēju, ko tad ir tās populārākās nepanesamības, izslēdzām piena produktus, aizstājām ar visādiem tur riekstu pieniem un tā tālāk. Un secināju, ka es nevaru ēst tomātus. Vispār no nakteņiem, tā kā ir bieži nepanesamības, bet konkrēti no tomātiem, pat ja bija mazāk kāda trupačiņa ar tomātiņu vai kaut kāda tur pastiņa kaut kur klāt, uzreiz viņai atkal palika ļoti slikti ar to dermatītu. Tad tagad, kad Zaiga man izstāstīja par to, ka viņa to testu ir uztaisījusi, viņa parādīja savu testu un izstāstīja savu pieredzi, padalījās. Man ļoti žēl, viņām vienkārši Zaigai jau bija sarkans tas tests, ka viņa tā kā maz kaut ko var ēst. Tad Zaigas mammai Singitai vispār vienkārši sarkanas tās lapas un vairāk ir sarkanas nekā zaļš. Trākirktīgi tā. Bet aizgāju, es biju pirmā, kas uztaisīja to testu, un tātad es nevaru lietot piena produktus. Es varu tikai kazas pienu dzert, govs piena produkti man nav vispār piemēroti. Tur vienīgais, ko es no visa varēju, bija paniņas. Un lietoju kazas pienu. Man tas baigi nekādas problēmas tā nesagādā. Man gan ļoti garšo kafiju ar pienu dzert. Jā, man ir tāda atkarība, es varētu neēst pa dienu, bet kafiju ar pienu, tas man ir ļoti svarīgi, lai man ir. Un to pienu nevienmēr visur var dabūt. Jā. Vasarā arī Maksimā pēkšņi viņš vairs nebija. Tad mēs tur tā meklējām, kur dabūt citur. Izrādījās, ka arī Betā viņi tirgo. Tā bija Beta, jā. Mego. Bet es vienkārši skatos līdz tai savai ēdienu kartei un citreiz tā kā es nogrēkoju un kaut ko apēdu, bet es to arī pēc tam diezgan smagi nožēloju, jo es tagad jūtu to, kā ir tad, kad es nēdu to, ko man nevajadzētu ēst, man ļoti pūšs vēders. Tad ir tā, ka es brīžiem mocos, jā, un vienīgais, kas ir tā nepatīkami tajā visā, ir tas, ka ļoti daudzi cilvēki nesaprot tās nepanesamības. Viņiem liekas, kas tad tur tāds vienreizīt izlaidīs, vienreizīt apēdīs, šausmīgi bāžās cilvēku to virsū, vai tā kā draugi man par to apceļ. Ne visi ir tādi, kas tā kā saprot un vienkārši viņiem vienalga, es dzīvoju savu dzīvi, ēdu savas lietas. Tad ir draugi, kuri visu laiku tā kā šķīvi uz mani skatās par to, kas tur nāk ar to savu piena paku vai vēl kaut kādām lietām. Bet, piemēram, tātad es nevaru piena produktus lietot, es nevaru lietot tomātus, es nevaru lietot kartupeļus. Tad bija vēl kaut kādas tādas smieklīgākas lietas. Es saprotu, ka visiem cilvēkiem nepanesamība ir arī no ananāsiem. Vienkārši standartā. Kas man tur vēl tāds inčīgs bija? Olas, vistu olas. Un, starp citu, tā arī ir ļoti populāra nepanesamība. Un to es ļoti izjūtu un ļoti ievēroju tad, kad es sāku izslēgt šos produktus no ēdienu kartes, kā tas ir, kad es ēdu olas un kā ir tad, kad es neēdu. Tātad šīs te vistu olas mēs sākām vienkārši paipalu olas pirkt. Šobrīd es tā kā vienkārši neēdu neko, kur ir vistu olas iekšā, jo tikko kā es apēdu kaut ko, kur ir olas, man vēders ir bumba. Ja man agrāk likās, ka man vienkārši ir resns vēders, tad izrādās. Jo vispārējais ķermenis man ir ļoti smalks, bet man vienkārši visu laiku kaut kāds tur tāds. Un izrādās, ka tas vienkārši no tā, ka es ēdu lietas, kuras es nevarēju ēst. Un tad, kad es nēdu, man ir ļoti smuks, plakans vēders, harmonisks augums. Līdz brīdim, kamēr es apēdu kaut ko, ko man nevajadzētu apēst. Cinnabon. Jā. Tad bērniņam, vecākajam dēlam uztaisīja testu uz nepanesamībām. Es domāju, ka viņam būs tā kā baigi līdzīgi man. Izrādījās, ka viņš var lietot piena produktus. Viņš nevar arī olas, viņš nevar riekstus. Tad, kad viņš bija maziņš bēbītis, protams, mēs tos piena produktus izslēdzām un lietojām tā vietā piena aizstājējus, kur bija
visi rieksti, mandeļpiens, blā, blā, blā. Izrādās, ka viņam uz visu to ir nepanesamība. Un es esmu labu gribot, domājot, ka viņam ir nepanesamības piena produktiem, aizstājos ar lietām, kuras tiešām viņa organisms nepanes. Viņš nevar rapsi, tas nozīmē to, ka viņš nevar rapšeļu, kas atkal nozīmē to, ka tad, kad iet ārā ēst, mēs mājās tādas eļļas neizmantojam, bet, ja tu aizej jebkurā vietā ārā ēst restorānā vai kafejnīcā, viss būs gatavots ar tām eļļām. Tas principā vienkārši pats no sevis izslēdz to, ka tu tā kā nevari vienkārši iet ēst ārā. Rapšu eļļa, saules puķu eļļa, starp citu, tiem, kas to nezināja, piena aizstājēji ir vienkārši nereāli kaitīgi cilvēkam. Uz to smuko paku, jā, litra paciņu, ir šitīgi daudz rapšu eļļu iekšā. Paskatieties uz tām pakām. Sastāvu palasat. Sapratīsiet, par ko es runāju. Nelietojiet. Es gadiem dzēru tos pienus, un es sapratu to, ka vienkārši es visu laiku tās eļļas, kuras nevajadzētu mums lietot, visu laiku esmu dzērusi lielā daudzumā, jo man lielas kafijas garšo vai liela karstie dzērieni, un man tie pieni gāja tā kā, tikai. Un kas tur mums vēl tam bērniņam bija? Jā, tad auzas, viss kaut kas inčīgs, un ir diezgan liela starpība, ko viņš tā kā no tā visa ēd vai nēd. To es redzu pēc tā, kāds viņš izskatās, vai viņš ir drausmīgi pumpains vai nav drausmīgi pumpains, vai viņam ir atopiskais dermatīts vai nav. Testu es iesaku taisīt. Tests ir ļoti labs, viņš ir akurāts. Viedokļi arī ārstiem būs dažādi. Man brāļbērniem arī ir nepanesamība uz tā kā līdzīgiem produktiem. Viņiem ārsti teica kaut ko pilnīgi citu, bet beigās izrādījās arī, ka mazā mednīte nevar ēst olas. Viņa no olām bija ļoti, ļoti liels problēmas ar veselību. Tur detaļās neiedziļināsimies. Tur vienīgais ar tiem testiem, protams, jāņem vērā, ka visi jau saka, ka no mazam bērnam jau viņas vienalga nav jēgas taisīt. Tādam pavisam. Nē, droši vien atkarīgs no cilvēka turības līmeņa. Tā kā, ja tie 200 eiro nekas dišs nav, tad droši vien, ka var uztaisīt arī mazākam bērnam un uztaisīt pēc tam vēlreiz. Un tā. Bet ņemot vērā to mainīgo visu organismu, tur laikam var nebūt baigi akurāti tie dati. Un droši vien, kad es pats, ja es gribētu sev pārliecināt, vai tas tā ir vai nav pareizi, es droši vien teiktu, ka vienalga viņš jāuztaisa 2 reizes. Pieņemsim, uztaisīt 1 gadu, uztaisīt vēl pēc gada. Jo, protams, tie viedokļi dalās arī par to, ka varbūt, ja tu izslēdz kaut kādu lietu, tad viņi tev vairs nerādās kā nederīgi, un savukārt tas, ko tu daudz lieto, tas tev varētu atkal rādīties kā nederīgs. Tad, jā, man liekas, ka visjēdzīgāk pagaidīt kādu pusgadu, uztaisīt vēlreiz, paskatīties, salīdzināt pašam tos savus rezultātus, bet, jā, man jau liekas, ka tas ir pilnīgi ticami, jo tā nepanesamība jau pat par sevi, viņi jau nav, tas jau nav tā kā cilvēkiem, kas tiešām, tur alerģija no riekstiem, tev aizpamst kakls un tu nomirst, jā, ne jau, ne tuvu, ne tā, Tas ir tāpat kā cilvēkiem, kam ir tās visas laktozes nepanesamības, kas vienkārši tur bezd un nevar normāli padzīvot. Tas jau tā kā, mirt jau viņi no tā nemirst. Viņi jau dzīvo un dzīvos, bet tā kā, nav vērti, nav forši un tā nepanesamība jau tā arī izpaužās, vai ne? Nepanesamībā tas sliktums ir tāds, ka visu laiku ir hronisks iekaisums zarnās. Tad, kad tu lieto produktus, kurus tā nevajadzētu lietot, kur kairina tavu zarnu, tātad visu laiku ir iekaisums, ir pazemināta imunitāte, un līdz ar to arī tāpat zarnās neuzsūcās tie vitamīni tā, kā viņiem būtu jāuzsūcās. Tur ir daudz tādu blakus faktoru, un tā kā tev ir visu laiku tas hroniskais iekaisums, tad tu iet kaut ko, ko tev nevajadzētu ēst. Tavam organismam tas nepatīk, un viņš vienkārši reaģē. Un viņš reaģē, veidojot tos izsitumus un rādot to, ka viņam neder. Jā, tas droši vien vienkārši visu kontekstā iet ar to, cik tu kā cilvēks esi alerģisks. Jā, jo, ja tu cilvēks neesi alerģisks, tad tev ļoti iespējams arī nekāda nopietnas ietekmes no tām nepanesamībām nebūs. Savukārt, ja tu esi alerģiskāks cilvēks, tad droši vien, ka tas ir nopietnāk. Jā.
Nu, es tā ļoti precīzi šo neatstāstīšu, jo es neesmu to lasījusi pati, bet tā kā brāļu bērniem bija ļoti, ļoti nopietnas problēmas ar nepanesamībām, tur bija vairāk vis kaut kas par vienkārši izsitumiem, ar ko mēs saskārāmies, tad viņš arī daudz vairāk to pētīja. Viņam arī bija pašam grūtāk pieņemt to, ka var būt tādas nepanesamības, jo viņš ļoti tā kā savu veselību sargā un tā kā daudz interesējās par visādiem veselības uzlabošanas veidiem, par tādu alternatīvo medicīnu. Viņš izpētīja to, ka vakcīnas tiek audzētas olās. Un tāpēc arī cilvēkiem rodās tā nepanesamība uz to, ka tā vakcīna vienkārši tiek audzēta tajā vidē. Tad pēc tam no tā rodas tā nepanesamība, un lielākai daļai cilvēki ir nepanesamība tieši uz olām. Un, tā kā to noteikti pārliecinieties par šo informāciju, izpēti to, neņemat šo par patiesību, ko es tikko pateicu, bet tā kā tā viņš ir izpētījis. Mēs neesam medicīnas speciālisti, un šis nav medicīnisks ieteikums. Nu jā, bet katrā ziņā agrāk mana ēdienkarte sastāvēja no ļoti vienkāršām lietām. Tomātu, mozzarellas salāti ar pesto, ceptu oliņu no rīta pusdienās vakarā. Un tad vēl tur kaut kāds cepts vistas mēs ar zaļiem salātiem ēdām. Nevarēju saprast, kāpēc man ir tā, ka es to olu apēdu un slikti jūtos. Ja? Man uzreiz sirds riktīgi sāk daudzīties un tā kā uz sliktu dušu vilka. Kopš es esmu olas izslēgus no ēdienkartes, es vairs nekad neesmu slikti jutusies pēc ēšanas. Nekad. Bet tā kā kopumā noslēdzot šo sarunu, es esmu vienkārši tik normāli priecīga par to, ka man ir pārgājuši visas tās kaitas. Un es tiešām vienu brīdi sāku justies tā, ka vai nu es tā kā sev sevi iespaidoju par daudz vai kas. Vai man likās, ka man darbs, piemēram, tur visu laiku tas spirtu elpoju, un spirts arī, kā mēs zinām, vispār nekas labs organismam nav, novājina riktīgi, dezinfekcijas līdzekļi, novājina imunitāti un tā tālāk. Es domāju, Haidī, vienkārši cik var slimot. Tagad mēs vienkārši riktīgi ilgi neesam slimojuši, mēs tik labi jūtamies, un viss ir nenormāli krūti, tāda sajūta, ka pulksteni kāds uz apakaļ pagriezis ir, un es esmu vienkārši pateicīga liktenim par to, ka mums ir bijusi iespēja atbraukt un vienkārši sariktēt savu organismu un tikt vaļā no tā hroniskā iekaisuma visās vietās. Jā. Tu arī esi priecīgs. Protams. Es esmu priecīga par mums visiem, par sevi, par tevi un par bērniņiem, jo bērniņi arī daudz labāk. Viņi jūtās labāk, izskatās labāk. Nav pumps, nekasās. Brīnojam. Tas arī, man liekas, ir viss saistībā ar tādām veselības lietām. Droši vien arī es noteikti šī epizodei nosaukumā likšu veselību. Cilvēki droši vien domās, ka es runāšu par veselības sistēmu Amerikā. Diemžēl šodien par to nerunāšu. Mums arī nav bijusi īpaši liela pieredze, ko par to pastāstīt. Kāpēc tā skaties? Tev ir kaut kāda pieredze, par ko es nezinu? Es domāju, ka cilvēki padomās, ka reklamēs zino to līdzi. Es neko nereklamēšu. Atvainojiet, ka es jums lieku vilties. Es zināju, ka jūs gribēsiet kaut ko redzēt. Jā. Es reklamēšu precīzi tik daudz, cik to, ka var uztaisīt testu centrālajā laboratorijā vai Generis klīnikā. Es vēl esmu redzējis, ka šādus testus var uztaisīt. Tas arī viss no tām veselības lietām, bet es ļoti, ļoti, ļoti gribēšu to visu izstāstīt un pastāstīt, padalīties ar to pieredzi, jo tas bija kaut kas tāds, ko es negaidīju, ka tā veselība tā sakārtosies un cik ļoti arī tieši klimats ietekmē man gadiem. Es gandrīz pie visiem, ar kaut kādiem izņēmumiem, gandrīz pie visiem Liepājas dermatologiem esmu bijuši saistībā ar to savu atopisko dermatītu, jo visādi briesmīgi uzplaiksnījumi ir bijuši. Un visi kā viens atzīmē to, ka Liepājā ir slikts klimats. Teica, lai es braucu uz Plato galu dzīvot. Uz Plato galu neaizbraucu, es braucu uz vēl platāko. Lielo, milzīgo štatu ar super silto laiku. Un jūtos vienkārši fantastiski. Labi, ka likteni tā iespēlē. Jā. Tā ir. Katram savu vietu, kur dzīvot, vai ne?
Bija jau forši arī, bet Jā. klimats bija ļoti kā paveicās. Jo šīs gads bija briesmīgs diezgan klimata ziņā Latvijā. Liepājā. Latvijā varbūt nē, bet Liepājas rajonā. Un pagājušais gads bija forši. Okay. Man liekas. Jā, aizpagājušais bija tas lietājums. Jā, tā kā tiešām kā paveicās. Viens ir, viens nav, viens ir, viens nav. Ja zini, kāds būs gads, tad ir vērts dzīvot. Nebūsim tik dramatiski. Nē, dzīvot ir vērts vienmēr, bet tā kā dzīvot tur ir vērts, jā. Zini, es novēlēšu šodien kaut ko mūsu skatītājiem. Es novēlēšu, lai jums izdodās atrast priekš sevis perfekto vietu, kur dzīvot. Ja jums ir tāda sajūta, ka jūs gribat pārvākties uz kaut kurieni, uz citu vietu, uz citu valsti, uz citu pilsētu, nemīziet, brauciet tur, kur jums gribās braukt dzīvot. Aizbrauksiet, pamēģināsiet, nesanāks, aizbrauksiet atpakaļ. Bet es zinu, ka jums sanāks. Tā iekšējā sajūta par to, ka nevajag baidīties. Man viņa ir tā ļoti, es nekad neesmu bijusi bailīga uz tādām lietām. Es baidījos par to, kā mēs naudu nopelnīsim. Bet par visu pārējo es nevienu brīdi īpaši nešaubījos. Jā. Nē, tā ir. Es ne par ko nebaidos. Es no vilka nebaidos. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajā epizodē. Atā. Šis slēdzies droši vien.